Pasūtīšana notiek, te ir ļoti vienkārši. Atsūta izmērs, un mēs to visu sarēķinām. Bet, ko mēs parasti arī iesakām, labs jautājums bija, man ir viena meistara. Lūdzu, atsūt man cenu lapu, es pats sarēķināšu, cik man tur sanāk tās loksnes, cik man sanāk karnīs, cik veimals, cik plēju, cik klemeriem stiprinājums un tā. Principā pilns komplekts bija, un to visu vajadzēja, tā kā meistars pats gribēja sarēķināt. Tad šeit noteikti pie mūsīm pasūtot materiālu vai apzinot pasūtījumu vai, teiksim, tā noskaidrojot tikai cenu piedāvājumu, mazliet savādāk ir. Pateicoties tam, ka mēs zinām, kā viņi sarēķināt, mums ir instrumenti, kā precīzi sarēķināt jebkuru jumta izmērus, jo tas ir baigi svarīgi. Ir speciāla programma, kurā ieliek iekšā un ir izklājums. Attiecīgi, kad nav, tas ir, kāpēc tā programma ir nepieciešama, ja sarežģīts jumta segums, tas maksimāli tiek optimizēta materiāla izmantošana pa lielam, kur sīks malki var redzēt, cik loksnes un kurā vietā katra loksnīties un cik kopā loksnes sanāk. Un tad pie šī tajā pilnajā cenu piedāvājuma komplektā ietilpst arī, protams, absolūti ne tikai skārds, bet visi stiprinājumi un tā tālāk un tā joprojām. To mums jau tā kā atstrādāta lieta ir, tāpēc mēs to noteikti izdarīsim kaut kādas atkarībā no jums sarežģītības, no 10 līdz 30 minūšu laikā, nekā pašam tas prasīs, teiksim, kaut kādu vakaru to visu darīt. Kādam varbūt ātrāk un tā tālāk, bet mums jau šablona, ko mēs strādājam, tāpēc, teiksim, ja atsūtos jumta izmērus, tad mēs diezgan precīzi, es pat teiktu, ļoti precīzi varam sarēķināt absolūti visu, tas, teiksim, no paša jumta seguma, plēvēm, klemeriem, skruvēm, locījumiem, teknēm, jumta logiem, sniega barjerām un tā tālāk un tā joprojām. Tas ir to visu sarēķinām un nosūtam piedāvājumu atpakaļ. Tikai vajadzīgi ir izmēri, kur jāatsūt uz e-pasta.